Moduls Rīga piedāvā. Ar ko tu nodarbojies? Šī kultūras centra sakarā es sevi uzskatu par tādu Rīgas kultūras aktīvistu. Tas, man liekas, ir tāds viens no precīzākiem man pašam priekš sevis definējumiem, jo ja es būtu kultūras profesionāls vai kultūras menedžers, tad es ar to daudzreiz droši vien labāk varētu dzīvot un izdzīvot, bet tā kā bieži vien ir tas, kad man šīs aktivitātes nenes arī nekādu finansiālo labumu, tad es sevi tā nekautrējoties un arī ar lepnumu uzskatu par tādu kultūras aktīvistu un aizstāvi Rīgā. Tas nav bizness, ne? Es vēlētos, lai tas kļūtu par biznesu, un šobrīd tas vēl nav bizness. Tas stāsts bija tāds, kad es studēju Romā, un es ik pa laikam braucu uz Rīgu, un man draudzene Gundega Laiviņa rīkoja Staro Rīgā izstādi Staro Orfejs šajā ēkā. Un es nokļuvu mājā uz izstādi, un Gundega stāstīja par to, ka studentu korporācija īsti nezinu, ko darīt ar šo ēku. Viņai 3 gadus jau bija stāvējusi tukša, visi radiatori bija jau iznesti, un viņai koka mājai, es zinu, ka ir apmēram 5-10 gadi, kopš viņa stāv neapkurināta, tas viņai var būt liktenīgi. Un bija pagājuši jau 3 gadi, un līdz ar to tā man nebija nekādu nodomu vai mērķu veidot Rīgā kultūras namu, bet tā māja kaut kādā veidā pati atrada mani, un tad pēkšņi likās, ka pēc 3 mēnešiem mums jau bija parakstīts līgums, un es attapos, ka es kūrēju šo ēku un mēs veidojam kultūras namu. Mēs nenolieksim, ka cilvēki bieži vien iziet satikties, sarunāties un aiziet uz bāru, iedzert vīnu, tad, manuprāt, likās, ka tas būtu foršāk gan viņiem, gan mums, kad būtu vietas, kur to var izdarīt, kur viņi zina, ka šī nauda, ko viņi atstās pa virsu šai vīna glāzei, netiks izlietota baltos BMW džipos, bet viņi tiks ieguldīti, kāda daļa no tā tiks ieguldīta atpakaļ visai Rīgai un visai Rīgas kopienai vajadzīgās un nepieciešamās izpausmēs. Vēl viena, kas mūsu uzsvars darbībā, ir par to, ka tā mobilitāte. Man aizvakar sūta ziņu, ka no Somijas cauri Rīgai brauks San Francisco džēza orķestris, lai mēs varam norganizēt koncertu. Mums ir tādas nepieciešamības. Parīt viņi jau šeit spēlē un aizpret viņi jau ir prom. Tā kā salīdzinot ar citiem klubiem un citu, it sevišķi valstisku vai pašvaldības kultūras organizāciju iestādēs, tāda mobilitāte nav iespējama. Tad, skatoties šo 3 gadu laikā, es pats esmu piedalījies dažādu arī sabiedrisko darbu ziņā, piemēram, ir organizācija Free Rīga, kas jau 2 gadus ar panākumiem runā un iesaistās tukšo Rīgas ēku apsaimniekošanā tam līdzīgi, tad līdz ar to ir radušās vismaz, es varētu teikt, 3 jau līdzīgas vietas, kas kaut kādā veidā likumsakarīgi pārņem funkcijas, un tādā ziņā mēs varbūt esam tādi pavisam jauni un svaigi eksperimentāli projekti, kas varbūt citiem kultūras profesionāļiem liktos vājprāts, tad tādas norises jau notiek, teiksim, kaut kādās citās vietās, un mēs pamazām ceļam to kultūras latiņu augstāk, bet tāpatās mēs esam pieejami dažādiem eksperimentiem. Šī ēka noteikti ietekmē to, kas te notiek, un es domāju, ka viņa ir spēcīgāka, kā jau es minēju, par mani un par mūsu visām iecerēm, jo vēl, piemēram, interesants fakts, ko es atklāju, bija par to, ka bez Mākslas akadēmijas un RTU kojām, kas ir bijušas šajās ēkās, bez Jāzema Mediņa mūzikas skolas, kas šeit ir bijusi apmēram 40 gadus, izrādās vienreiz pie durvīm man klauvēja, man liekas, tā bija darba dienas rīts, es atveru durvis un tur stāv
kundze gados, ap 80 gadiem, Sirma ar 3 pavadoņiem, viņa ir ieradusies no Maskavas, un viņa ir Nikolaja Rēriha biedrības biedre, un viņai rokās ir melnbaltas fotogrāfijas ar Nikolaja Rēriha biedrību. Un izrādās 2. stāvā šajā ēkā ir kādreiz atradusies Nikolaja Rēriha biedrība, kur mēs atklājām pēc krāsnes ciņiem. 2. stāvā viņiem blakus bija arī Nikolaja Rēriha gleznas. Šī ēka izrādās, viņa tā kā sevī vienmēr ir uzsūkusi un iesūkusi kādā mērā kultūras un sociālās sfēras tā kā darbiniekus un notikumus, un līdz ar to viņa kaut kādā veidā likumsakarīgi pati, acīm redzot, atrod, un viņa ir kaut kā enerģētiski uzlādēta ar visām viņas gadsimtu ilgajā vēsturē. Ar to, tāpēc tas kaut kā mums liekas, mēs ar to attiecamies ar ļoti lielu pietāti, bet mēs saprotam, ka tas ir pareizi, ko mēs darām. Kaņepes kultūras centrs ir ģimenes uzņēmums, mēs esam 3 Kaņepes, kas mēs šeit darbojamies, tas esmu es, mans brālis un brāļa sieva. Un tas ir tas 3 kodols, kas mēs sākām. Šobrīd mums tas cilvēku lokus apkārt mums ir, mēs esam aptuveni 25 cilvēki komanda, kas virza un kas veido šo kultūras namu. Ja man pirms 3 gadiem teikt, ka es došu darbu vēl 20 cilvēkiem, es smietos un es smējos vēl joprojām, jo neviens darbinieks šo 3 gadu laikā nekad nav saņēmis nokavētu atalgojumu. Tāpat laikā ir bijušas situācijas, kurās es nesaņemu atalgojumu un es vēl aizņemos, lai es varētu izmaksāt šīs algas. Tāpēc es ceru, ka tas posms ir cauri un tagad sāksies daudz zelta laikmets Kaņepes kultūras centrā. Mans viedoklis par to, kas man pašam vairāk pietrūkst Rīgā, ir primāri tas ir Arthouse kinoteātris. Un mums bija ļoti laba pieredze ar Kino Biza, kas mums ir profesionāli aprīkota kinoteātris 2. stāvā ar 35 vietām, bet gan finansiālu iemeslu dēļ, gan Rīgas domes birokrātijas milža dēļ šobrīd viņš ir jau vairāk kā gadu slēgts, bet es ticu, ka ar septembri mēs viņu spēsim reanimēt, jo gadu laikā mēs izplatījām 40 filmas, no kurām gan dokumentālās, gan mākslas filmas. Nejauši mēs pirms Oskaras ieguva Sugar Man, pirms Oskara ieguva La Grande Bellezza Sorrentino, tā kā mēs jau viņas šeit rādījām. Tā kā tas Oskars nav mūsu etalons, bet vienkārši, lai parādītu to, ka direktors kinoteātra Bīzes Māris Prombergs bija ar milzu komunikācijas spējām apvēltīts cilvēks, kurš no šiem Eiropas izplatītājiem šīs filmas bija izsitis bez maksas ar procentu maksājumiem, no ieejas biļetēm. Un tādā ziņā viņi parakstījās un viņi bija, protams, daudz atteica, bet arī citi tomēr parakstījās. Tātad kino būtu viena lieta, otra lieta man ļoti tuva ir laikmetīgā džēza un eksperimentālās mūzikas attīstība. Šajā jomā, es domāju, mēs esam sasnieguši arī labus rezultātus, kas man visvairāk patīk, piemēram, kad ir bundzinieks Artis Orups. Viņš tika iepazīstināts ar Sigfrīdu, franču pianistu un čelistu. Pēc pusgada radās iespēja un jau biedrības namā notika mūsu organizēts Erika Trufā, Sigfrīda un Arta Oruba koncerts. Un tad šovasar jau Artis Orubs brauc uz Dienvidu Franciju un spēlēs lielā džeza festivālā 3000 auditorijai. Tā mūsu galvenā misija un tas, kas man pietrūkst Rīgā, ir šo te starpvalstisko sakaru dibināšanu, un tas ir tas, kas, manuprāt, ir nepieciešamākais, ir tieši multikulturālas vides attīstība.
Un, teiksim, lielā mērā tas ir izdevies, jo es pagājušajā vasarā secināju, kad es dzīvojot Rīgā, esot latvietis, ikdienā runāju gandrīz vairāk angļu, itāļu, krievu valodā nekā latviešu valodā, jo šī vieta ir izveidojusies arī kā Rīgas ārzemnieku iecienīta vieta, un tādā ziņā tas ir tas, kas manuprāt, ļoti veicina tālāk jau ļoti nepieciešamo diskusiju par vispār par kultūru, par politiku, par sociālajām norisēm, un tā ir tā trešā vieta, ko mēs šeit uzsvērsim, būs gan politiskas, gan sociālas diskusijas, gan lekcijas, semināri, gan, teiksim, esam attīstījuši arī to, ka mēs, piemēram, mums ir Džons saimnieks, kas pie mums piestrādā bartera veidā, jo Džons atnāca pie mums un viņš redzēja, ka mums ir latviešu valodas kursi, ko mēs organizējam. Un viņš teica, ka man nav naudas, ko jums maksāt par tiem kursiem, bet man ir super rokas, es māku skrūvēt, zāģēt, tam līdzīgi. Un mums šobrīd ir barteris ar Džonu, ka viņš bez maksas mācās pie mums latviešu valodu, un viņš dara attiecīgas stundas dažādas saimnieciskos darbus. Aptuvenie zaudējumi, ko mums ir radījusi Rīgas doma, ir 25 līdz 30 tūkstoši eiro pagājušajā gadā. Kas būtu 2 gadu griezumā un 3 gadu griezumā, tas ir vairāk. Tāpēc, teiksim, mūsu iecer par to, ka tādī papildus zonā, kura nav nodota eksploatācijā, tas būtu pietiekami, lai tur būtu atvērta koncerta zāle ar nosildinātām sienām, un tā kā kaimiņiem jau sen vairs nebūtu nekāda problēma ar to, ka kaut kas skan ārpus šīs mājas. Decembrī tika Satversmes tiesā pieņemts lēmums par to, ka Rīgas domas pašvaldības policijas pēdējo 3 gadu laikā visi uzliktie sodi par skaļuma pārsniegšanu ir bijuši antikonstitucionāli. Kas nozīmē, ka visas 12 tiesas procesi pagājušajā gadu, kurus mēs esam vinējuši 2 instancēs, ir bijuši pretiesiski. Bet tā kā te ir administratīvais kodeks, mūsu valsts likumdošana neparedz par to, ka mēs varētu kaut kādā veidā pretendēt uz šo te izdevumu, advokātu izdevumu, mūsu administrācijas izdevumu kaut kādā veidā atgūšanu, jo vienkārši Rīgas doma turpina braukt šeit ar to, bet viņi ir, teiksim, pašvaldības policija ir apzinājusies to, ka viņi nevar uzlikt mums sodus, bet viņiem uz izsaukumiem ir jārieģē. Un tad, kad mēs par to runājām, pirms 3 gadiem jau es gāju uz Rīgas domu un es tā kā pēc likuma to viņiem mēģināju stāstīt, un tā kā mani izsmēja un tā kā es tur vairāk neeju. Jo man tas liekas absurds, bet nekur tā kā taisnība ir uzvarējusi. Tālāk nākošā, diemžēl, mums ir interesanta lieta ar to, ka mums blakus ir Igaunijas vēstniecība. Un Igaunijas vēstniecības birokrāti dzīvo tieši tādā pašā mājā. Līdz ar to viņi, lai gan tā kā mēs neesam pārkāpuši nevienu Latvijas Republikas likumu līdz šim, tā kā, kas attiecās uz skaļumu, tas nav šķērslis, lai Igaunijas vēstniecība varētu nosūtīt starptautisko notu Latvijas Republikas ārlietu ministrijai. Ar starptautiskajām notām valsts piesaka karu vienu citai valstī. Līdz ar to tā kā šis te žests no Igaunijas vēstniecības Latvijas ārlietu ministrijai, viņi tā kā pieteica karu Kaņemes kultūras centram. Tas ir mans brālis, kas nodarbojās ar visu lietvedību un visu vadības dokumentu juridisko kārtošanu. Viņš ir gadu 70% sava laika, kā pirms tam strādājis augsta līmeņa vadītājs. Viņš ir veltījis šo te birokrātisko papīru un normu kārtošanai. Līdz ar to tā kā ir tāpat laikā, kad Rīga ir kultūras galvaspilsēta, Rīgas domas kultūras departaments mūs slavē,
Mēs esam brīnišķīga vieta, pie mums notiek Rīgas domas satiksmes velo nedēļas pasākumi, mēs esam iesaistīti visādos citādos pasākumos. Tā kā es nebaidos teikt, ka tā kā Rīgas doma kā organizācija viņa ir šizofrēniska, jo ir tā kā viņa netiek lietas skatītas nekad kopumā. Un katra organizācija darbojās pa savu, it kā viņi ir viena organisma dažādas ķermeņa daļas, bet viņas tā kā nav koordinētas savā starpā necik. Zinu un apzinos, cik tas ir vitāli nepieciešams Rīgai, ka mēs esam šeit. Jo pirmskrīzes periodā par Vecrīgu varēja jau runāt kā par geto. Un tāpatās ir līdzīgi ar tuvējo bulvāru loku. Un tādā ziņā es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams par to, ka pie mums šeit vienmēr varēs ienākt bez maksas no ielas cilvēki un pasēdēt dārzā. Viņiem būs ļoti bieži pieejami dzejas lasījumi, mūzikas koncerti. Tā kā vairāk nekā puse no mūsu piedāvātās kultūras programmas ir bez maksas, kas nozīmē to, ka pie mums ir iestaigājuši ceļu arī pensionāri, kas nāk pameklē viņiem tā kā mierīgāks klasiskās mūzikas koncerts vai dzejas lasījumus. Tādā ziņā mēs tāda pārsedzam visa vecuma auditorijas kultūras nepieciešamību. Un tas, manuprāt, un tā nav elitāra kultūra, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai arī kaut kādā veidā rosinātu cilvēks, kuri nepatērē kultūru pagaidām augstākā līmenī vai kur neapmeklē teātris, viņiem šī interese par kultūru var tikt radīta tieši šādās vietās, kultūras centros, kas ir ļoti demokrātiski, kurā viņi var atnākt tāpēc, ka draugs tur svin dzimšanas dienu, un tad viņš pēkšņi ierauga, kad ir arī kinoseans, ir arī izstāde, un viņš sāk nākt šeit. Un pirmoreiz pagājušajā piedalījāmies Liepājas Baltajā naktī. Liepājā mēs esam organizējuši Erika Trufais koncertu kopā ar Sigfrīdu un Artu Orubu Māmuļā. Tādā ziņā ja mums ir iespēja, un tas arī ir tas mērķis, kad mēs attīstīsimies un vairāk jau darbosimies kā profesionāla kultūras organizācija, kas ietekmēs un organizēs notikumus ne tikai šajā telpā, bet gan virtuāli, gan arī citās Rīgas un Latvijas vietās. Kompānijas, kurām ir peļņas, kurām ir oficiāla peļņa un kuri neiegulda šo naudu savu uzņēmumu attīstībā, un viņi var piekdaļu apmēram no šīs savas peļņas nevis samaksāt valstī nodokļos, viņi var izvēlēties šo naudu ziedot sabiedriskā labuma statusa organizācijām. Un tagad mēs arī esam viena no tādām. Līdz šim, protams, mēs esam mēnesi šajā statusā, un mēs nekādu vēl labumu no tā neesam guvuši arī finansiālajā ziņā, bet es domāju, ka šī gada laikā noteikti mēs arī attīstīsim šo jomu. Es ceru, ka mēs spēsim piesaistīt vēl finansējumu, pateicoties šim te statusam. Nē, es esmu izaudzis, manuprāt, ļoti liels, tāds lielākais iespējas manī ir itāļu kultūra. Tā kā es esmu jau 17 gadu vecumā, kad manī jau bija dzimusi šī interese gan par mūziku, gan par mākslu, gan par kino. Es devos uz Itāliju un studēju tur gadu mākslas vidusskolā. Tad tur šī interese un šī vēlme tika iebetonēta pamatīgi. Un betons arī ir Itālijā, pirms 3000 gadiem atklāja rumieši. Un tad tālāk es jau studēju kultūras akadēmijā, un pēc tam es vēl 3 gadus dzīvoju Romā. Un tur es esmu iekļuvis ļoti interesantās un kultūrālās kaut kā draugos un ģimenēs, un tādā ziņā esmu ļoti daudz pavadījis laiku Toskānā, jo Toskānā, manuprāt, renesanse nav vēl beigusies. Un tādā ziņā tas ir bijis milzīgs
iespējas uz manu personību ir bijusi tieši šī pieredze, kas ir veidojusies tur. Un arī tādā ziņā par to, ka Itālija ir ārkārtīgi politiska. Tas ir tas, kas man ļoti pietrūkst Latvijā. Kritiskā domāšana, politiskā, pilsoniskā apziņa Itālijā, viņa ir, kas ir, protams, ir ļoti paradoxāli par to, ka viņi ir bijuši 20 gadus zem Berlusconi, lai gan tā tēma ir ļoti aktuāla. Tas ir interesanti, bet tādā ziņā viņi ir ļoti jaunieši, teiksim, visas vidas, kurās es nokļuvu, tās sarunas, tā kā visbiežāk bija par to. Un tādā ziņā arī šeit esot, mēs kultūras centrā esam organizējuši gan diskusijas, mēs aicinājām Lindermani, viņš atsūtīja savu asistentu, bet, piemēram, bija ļoti interesanti redzēt, ka no jauniešu politiski aktīvo vides tiem pasniedzējiem, diskusijas dalībniekiem, kas runāja, visizglītotākais un pārliecinošākais tieši bija Lindermaņa ideju aizstāvis. Un tādā ziņā to redzot klātienē, aci pret aci, redzēt to erudītismu un arī kaut kādā ziņā intelektuālo, es nezinu, vai tādu ideju sekošanai, tas ir tik un tā intelekts. Tas bija tā kā ļoti svarīgi, man liekas, arī šeit Rīgas vidē un jauniešiem saprast par to, ka mēs, ja mēs gribam par to runāt, tad mums ir vairāk tādās lietās jāiedziļinās un man liekas, ka pēdējos 2-3 gados ir arī tieši dzimusi šī apziņa par to, ka mēs spējam ietekmēt procesus arī valstiski un mūsu pašvaldībā. Un ja līdz šim bija vienkārši tāds noliegums par to, ka viss ir slikti un tam līdzīgi, tad šī brīdī man liekas, ka tā mana paudze un viņi ir apjauti uz to, ka tā kā nebūs neviens cits, kas to izdarīs. Tā kā mums jau tas visiem pašiem ir jādara.